30. novembris Futbola kluba Jelgava noslēguma pasākums, sezona noslēgusies. Ar mani kopā tagad ir Māris Pēlāns, Futbola kluba Jelgava prezidents. Un kāds laiciņš jau ir pagājis kopš sezonas beigām, varbūt emocijas ir norimušās, kādi varētu būt tie komentāri un secinājumi? Teikšu godīgi, uz šā gada Ziemassvētku eglīti prasītos vienā rokā žagari un otrā rokā proporcionāli konfekts. Ja? Ka tomēr tas nebija mirkļa gan vājums, gan mirkļa veiksme, kas notika pēc 1. septembra. Nu, es teiktu, mēs mēģināsim, turpināsim. Trenēsimies, cīnīsimies un vajadzētu būt labiem pārsteigumiem nākamgad. Teiksim tā, viņi ieinteresē mūs, mēs darīsim visu, lai interesētu viņus. Par treneru korpusu iespējams, mums ir ne tikai futbola klubs Jelgava, bet arī ar visu savu bērnu sistēmu piramīdu, ja? Pastiprināt principā visu treneru korpusu nākošajā gadā. Ja te būtu visi virslīgas spēlētāji, tad, ja uzdot viņiem jautājumus, es domāju, ka es esmu dzirdējis, ka viņiem gribās spēlēt virslīgā. Es esmu dzirdējis, ka viņi vēlās spēlēt arī Jelgavā. Nu, tad kādi jautājumi? Jautājumi nav. Jelgava virslīgā ieguva 8. vietu, kas ir no visiem gadiem, kopš mēs tur esam viszemākā pozīcija, tās emocijas beigās bija ļoti labas, jo tomēr 8 nezaudētu spēļu sērija līdz šim mums nebija bijusi. Arī futbola klubam Jelgava būs tikai 10 gadi, tās tradīcijas jau sakņojas dziļāk, un Jelgavā futbols jau ir no 30. gadiem. Un līdzjutēji mēs atkal varam lepoties ar visu apmeklētāko komandu virslīgā. Jelgavas spēles ir apmeklējis lielākais līdzjutēju skaits, tā ka sasumējot šos divus rādītājus kopā, mēs varam secināt, ka futbola klubs Jelgava ir spēcīgs klubs. Es pārliecos, ka mēs to izdarīsim, ka esat šeit un ka bijāt kopā visu sezonu. Paldies! Sergejs Goldbevs, komandas galvenais treneris, komandas kapteinis Denis Pedrengo un pārējie Aleksandrs Bubīns, es redzu jau, Dmitrijs Medvečkis. Tālāk, Oļegs Malšēns nav šodien, viņš ir devies mačturēt, atvaļinājumā Maksims Deņilovs, Vadims Žurēls, Valērijas Lietkoja, Vīns Pēlanis, Pāvils Koklovs, arī mačturēt laikam Jurijs Senzovs, mums arī nāk pārējie, jo komanda ir ne tikai spēlētā Jurijs Senzovs, Vižēlēna Pēcoļiks, Samoļieko, Edvards Andrējevs, Marsens, Livovs Baglavs, administrators Mārtiņš Trūmiņš un Marks Dresmanis. Ar tādu komandu, kas stāv aiz mani mugura, un tas, kas tur šeit nav, mēs varam cīnīties vismaz pāris vietas augstāk nekā 8. vieta. Tas nesanāca, mēģināt, ka viss sanāca nākamajā gada, mēs ceram uz to un izdarīsim visu, jābūt, kā prezidenti teikt, tādu uzdevums mums iegūto vismaz 5. vietu nākamsēdien. Paldies! Pirmā balva 2001. gada labākais spēlētājs. Mēs dodam aploksni, kur nav nauda, bet kur ir uzrakstīts vārds uzvārds. Tā, un labākais 12 grupas spēlētājs ir Tomas Linds. Tomas Linds, Māpēc Balvas. Labākais 2000. gada spēlētājs ir Toms Rudolfs Strots. Toms Rudolfs Strots.
Sveiksim 99. gada labākos. Valērijas Reģko aicinājuši viņu kā arī vienu no mūsu virslīgas spēlētājiem un treneriem. Mareks Rudakovs. Mareks Rudakovs. Vēl piebilstot par šo gadu, kas arī viņu kvalitātes rādītājs ir liela interese no citu pilsētu komandām par mūsu šiem futbolistiem. Tā kā puiši ir labi spēlējuši. No sākuma aizgājis treniņus, bija 9 cilvēki, man tā liekas. Un pašās beigās, kad mēs 16 līdz 20 katra treniņu bijām. Un tas arī pierāda viņa attieksmi, ka viņi grib spēlēt, ka viņi grib progresēt. U19 labākais spēlētājs Iņa Veļikānovs. Pirmās līgas labākais spēlētājs Vadims Adējevs. Vadims Adējevs! Pārējos U17, U19 un dublieru komandu. Jūs būtībā esat bijuši viena komanda šogad, tā ka nākam uz skatuves kopbilde. Kaspars Ikstens futbola kluba Jelgava vārdsargs žurnālistu balsojumu atzīst par labāko spēlētāju. Pats par savām sajūtām, vai esi apmierināts, neesi apmierināts? Es domāju, sakrā to punktu ziņā 3. aplī jau var redzēt un secināt, ka, ja nemaldos, 3. vietu mēs ieņēmām pēc sakrātajiem punktiem. Tā kā, protams, tas būtu patīkami, bet, domāju, ka varbūt vajadzētu piestrādāt un ir kur tiekties, lai tādu stabilitāti noturētu. Un, ja mēs labi sagatavosimies uz nākamo sezonu, tad kāpēc gan ne? Varbūt mēs arī varētu to 3. vietu aizķerties. Maksims Daņielovs futbola kluba Jelgava uzbrucējs, arī rezultīvākais spēlētājs, 6 vārti. Bija vairākas izdevības, varēja iesist vairāk. Mēģināsim nākošgad, cerēšu, ka palikšu Jelgavā un bija mērķis 10 goli, bet sanāca 6. Varēja būt vēl vairāk. Kādas ir tās emocijas par pašu Jelgavu? Pozitīvi, viss kā tas kolektīvs un viss pārējais šādas lietiņas? Ļoti pozitīvi, jā. No sākuma gāja grūti, bet parunājām ar Džekiem, savācāmies un pierādījām, ka mums tomēr ir jāpaliek virslīgā, kaut arī cik runāja ar pārējiem, no pārējām komandām ar Džekiem. Viņi teica, Jelgava, stiprāk par metu, stiprāk par ilūksti, jums jāpaliek. To arī pierādījām. Tās ir 2340 minūtes, parādot pašaizliedzību un meistarību ar virslīgas dēls vīru atzīts Denis Petrenko. Ļoti patīkami, ka jelgavnieki mīl sportu un futbolu īpaši. Daudz nāk uz futbola spēlēm. Ceru, ka nākamgad viss būs vēl labāk. Šito balvu es sevi veltu. Es varu parādīt, ka es sevi veltu Jelgavai. Kaut vai esmu rīznieks. Katru dienu esmu Jelgavā. Aizvadīju šogad gandrīz vai visas spēles. Viena man aizvada tikai dzeltenu kartīšu dēļ. Un mēģināšu sevi pierādīt arī turpmāk. Futbola klubs Jelgava 2013. gada sezonas virslīgas rezultatīvākais spēlētājs ir Maksims Daņielovs. Un tāpēc lūdzu nominācijai sezonas skaistākie vārti. Romāns Bezpālovs 27. kārtā pret Skonto. Romāns Bezpālovs ir devies atvaļinājumā, tāpēc saņem balvu aicinājuši komandas galveno treneru Sergeju Golubevu. Juļa, Vladimir Juļa.
Gribu pateikt paldies, liels paldies vispirms, protams, visai komandai, spēlētājiem, treneriem un mūsu līdzjūtiem un faniem. Un, protams, Jelgavas vadības. Daugavpils neilūksta, ne pārtraucieni ar vilcieniem vai ar busiņiem nav nekāds šķērslis un atliek vien cerēt, ka nākamajā sezonā mums būs vairāk zelta